4272. Šodien tavai uzmanībai skaties Toyota Hilux 2015. gada automobīlis. Un pasties, kā ir sarūsējis. Tad uz pretrūs atbraucis, ja, šiem pirks. Un principā rāmis ir tā, ka, jāmetina rāmis nav. Bet iedomājies, tas ir reāli 15. gads. Tā apmēram izstās rūsas kārtojumi. Šeit tas rāmis ir biezs, bet tu pasties, cik daudz tās rūsas. Tur ir reāli šito, ka visu krata nost. Viņš paliek, nezinu, šitāds kronšteins droši vien uz pusi plānāks paliks. Izskatās pēc piezūmerējuma. Bams! Lūk, tūplāns, ne šitā. Tā izstās. Nav baigi estētiski, vai ne? Tā, un tā kaste, šeit noņēmām nost, jo tā droši vien būs vieglāk notīrīt. Kaste reāli ir jāmetina. Tāds uzreiz baigi redzamās vietas. Tur atkal te vajag piezūmerēt. Redz, te ir pilnīgi caurumi jau šitādi, ja? Kur žurkas dzīvo. Šitā kārta, iedomā mazo āmurīt bišķi paklapēt. Bams, tā. Šitās vietas ir reāli divreiz plānākas, metāls viss ir porās. Iedod bišķī to gaismā. Šitā izstās, tā pietuvinam bišķīt. Redzi, un ja šeit, kas sāks tīrīt, redzi, pusi no tā metāla krīt nost reāli. Šeit varbūt pusi biezums, varbūt mazāk, nezinu, šito vietu metināsim vai nē, vēl skatīsimies, ka būs notīrīts. Te ir arī, redz, te piekabēji stiprības ribas, redzi, šitā te tā pastās. Tad, nav baigi traģiski tādu gabalu izgatavot, varbūt arī, ka būs jātais metināšana. Tā kaut kā. Tā izskatās 15. gada Toyota Hilux. Nav lēta mašīna, vai ne? Es nezinu, cik šitāda maksā, bet glauns vāģis. Un, protams, ka jaunie Land Cruiser, vecie jau arī. Tieši šitā pat viņi rūsē. Es pat teiktu, ka vēl trakāk, man liekas. Tāds ir stāsts. Un šitādu džipu normāli uztaisīt, darbs ir vienam cilvēkam, reāli es teiktu, mēnesis apmēram. 3 nedēļas točna. Tāds lūk stāsts, paskaties kāds glauns vāģis, ja? Ja šitā paskatās vieninieks par rūsu, a šeit, cik tu liktu par šito rūsu? Cik dotu? Balles par šitādu un par to, ko raksta komentārā. Cik balles dotu par rūsu? Aivis spīdina lampu un domīgs, vai ne? Daudz darba.